Labdien! Esam šeit Latvijas skolēnu jaunatnes čempionātā, jauktajā grupā. Un šobrīd redzēsim spēli par 3. vietu. Pārmetienu iesāk Ogres vidusskola. Līdz ar to uzbrukumā ir Ventspils sastāv vidusskola. Sako piespēles vidu. Ātrs uzbrukums un punktu gūst numurs 7 Sandis Rūķis. Redzēsim, ka uzbrukumā spēs Ogres vidusskola. Komandas gatavojas pārmetienam, sadala spēlētājus un tiek veikts pārmetiens. Piezemējas tieši laukuma labajā malā. Diska numur 6, piespēles līniju Mesterē. Meklē iespējas, tālāk piespēles vidu un ļoti cieši aizsardzībā spēlē Ventspils, bet disku saglabā Ogre. Piespēles vidu atkal Mesterē. Meklē piespēles vidu un laustā otrā piespēle. Punktu gūst numuru 15 Kaķa Andrejeva. Pagaidām abas komandas ļoti pārliecinoši gūši savus pirmos punktus. Pārmetienu gatavojas veikt Mārtiņš Saulīte. Un tas tiek veiksmīgi izdarīts. Redzēsim, vai šoreiz Ventspilī izdosies realizēt uzbrukumu. Atspēle atpakaļ, piespēle pa līniju. Pacietīgi spēlē Ventspils, atspēle atpakaļ uz saspēli. Tālāk svings uz otru malu. Labu aizsardzību uzlikusi Ogres vidusskola. Redzam Mestere un lieliski. Mestere uztaisa tā saucamā poach defense. Mazliet palaižot savu sadzamo un gūst arī punktu. Lieliski nospēlē Paula Mestere, atlaižot savu aizsargu un nosadzot brīvo vietu, kur varētu sekot metiens. Un tas arī viņai izdodas. Un pēc tam atdot piespēli zonā. Veiksmīgi tiek gūts šis saucamais break punkts, kad komanda realizē savu aizsardzību. Redzēsim, ar ko spēs atbildēt Ventspils vidusskola. Un uzreiz tāla piespēle, bet labā aizsardzībā nospēlē Ogres tehniku. Atvainojas pirmā vidusskola. Ogrē ir iespēja gūt atpakaļ savu break punktu. Un nē. Ātri cenšas izspēlēt Ventspils, un tas arī izdodas. Tagad, lai izlīdzinātu spēli, Ventspilī nāksies dabūt break punktu. Vai arī viņi paliks zaudētāji. Mestere ar disku saspēlē, svingo tālāk uz otru malu un piespēle pa līniju. Gan drīz sekmīgi.
tagad Ventspilī ir iespēja dabūt breiku un izlīdzināt spēli. Lieliski salauž pusi, Svinks uz laukuma vidu. Meklē tālāk iespējas, piespēlē uz vidu. Tiek sekmīgi noķerta. Atspēle atpakaļ. Tālā piespēle zonā un lieliski to noķer numuru 7. Sandis Rūķis. Veiksmīgs pārmetiens laukuma vidū. Uzbrukumā Ogres vidusskola. Piespēles laukuma vidū. Un sots pie metēja. Spēle turpinās. Viss ļoti ātri izrunāts. Piespēle vidū Mesterei. Pacietīgi, tālāk pa līniju. Sasteigta piespēle un nesaprašanās starp komandas biedriem un ir turnovers. Un uzreiz ātra pustālā piespēle un gaisa cīņā uzvar Ventspils. Ventspils nostāda sevi labā pozīcijā, atrodoties vadībā pa 2 punktiem. Ļoti labs pārmetiens, piezemēs tieši laukuma pašā stūrī. Varam redzēt, Ogrei tas sagādā problēmas sākumā. Bet veiksmīgi tiek atvērta līnija. Un pagaidām visas piespēles seko pa līniju. Un mazliet sasteigti Ogre zaudē disku. Redzēsim, vai Ventspilī izdosies vēlreiz realizēt savu aizsardzību, jeb to saukto break punktu. Pagaidām mierīgi spēlē Ventspils. Svinks uz salauzto pusi un tālā piespēle un lieliskākā zonā spēlē numuru 7. Mazliet apjukuši pēc šiem zaudētajiem diskiem jūtas Ogres spēlētāji. Līdz ar to Ventspilnieki ātri gūst punktu. Pārmetienu veids Sandis Rūķis. Ļoti labs pārmetiens, pašā laukuma galā piezemējas. Var redzēt, Ogre ir iespiesta zonā, bet Mesteri atbrīvojas pa līniju. Tālāk pa līniju sako piespēle, bet Rūķis viņu pārcer. Un tālāk atdod piespēle uz vidu. Atkal saņem disku vidū. Un vēlreiz dabū break punktu Ogres komanda. Ventspils komanda. Atvainojiet. Pārmetienu veids Ventspils. Redzēsim, vai šoreiz Ogrei izdosies realizēt to punktu. Laukuma vidū Mestera disku un tāla piespēle zonā tiek sekmīgi noķerta.
Punktu guva Kaķa Andrejeva. Pagaidām abas komandas ļoti veiksmīgi veikušas visus pārmetienus. Bez kļūdām. Tagad Ventspils ātrā uzbrukumā. Piespēle pa līniju un aizsardzībā nospēlē numuru 6. Madis Tučs. Tagad viņš arī ar disku. Meklē piespēli. Svings uz laukuma otru pusi. Labi aizsardzībā nospēlē Ventspils, bet gandrīz veiksmīgi nogārās visu zonā. Tagad jau atkal turnovers. Ventspils uzbrukumā, piespēle pa līniju un punkts. Un ar šo breiku Ventspils arī ieiet puslaika pārtraukumā. Esam atpakaļ otrajā spēles puslaikā. Atkal veiksmīgs pārmetiens, to tver Paula Mestere. Tālāk piespēle un ātra piespēle pa līniju un ļoti sekmīgs un ātrs uzbrukums Ogres izpildījumā. Punktu guva Kaķa Andrejeva. Pārmetiens Paulas Mesteres izpildījumā. Uzbrukumu uzsāk Ventspils. Piespēle uz līniju, tālāk pa līniju un mazliet neprecīzi. Ogrē iespēja pietuvoties, gustot vienu break punktu. Labi atbrīvojās numur 6. Meklē turpinājumu, to atrod. Līnijā iespiest Ogre pagaidām. Veiksmīgi tiek apspēlēt atpakaļ un gandrīz lejautā izvelk disku. Ventspils uzbrukumā. Svings uz laukuma vidu.
Un piespēles zonā veiksmīgi nospēlēja numur 2 Markus Vidavs. Atkal veiksmīgs pārmetiens pašā laukuma galā. Uzreiz tika iespiest Ogres komanda. Un lieliski aizsardzībā nospēlēja numur 7 Sandis Ruiķis. Tālāk viņš ar disku pie līnijas meklē turpinājumu un punktu atkal gūst Ventspils. Otro reizi jau šajā spēlē lieliski nospēlēja numur 7 Sandis Ruiķis, gūstot aizsardzību. Pēc tam viņa komanda veiksmīgi gūst punktu. Pārmetiens Ventspils komandas izpildījumā. Saspēlē Paulo Mestere, padod piespēli tālāk uz vidu. Neliels kontakts, bet viss kārtībā. Lielisks mēģinājums no Ventspils komandas aizsardzībā. Un beigās tomēr disku pazaudē Ogre. Ātri izspēlē uz līniju, tālāk uz laukumu vidu. Atkal piespēle uz vidu, bet mazliet sasteigti. Un aizsardzībā nospēlē Ventspils Ogres komanda. Un atkal sasteigta piespēle un punktu negūst Ogre. Piespēle uz līniju. Un ātri trešā piespēle zonā. Kur gandrīz izdodas noķert atkal Sandim Ruiķim, bet šoreiz aizsardzībā labi nospēlē Ogre. Mestere ievedīs disku spēlē. Tālā piespēle zonā, bet tur jau ir Ventspils komandas aizsargi. Ātri uzreiz piespēle pa līniju. Vēl viena piespēle tālāk pa līniju. Un sasteigta piespēle atpakaļ. Mazliet nesaprašanās starp komandas biedriem, un atkal ar disku ir Ogre. Atkal to Mestere ievada spēlē, un šoreiz sekmīgi Ogre gūst punktu. Rezultāts ir 5-9, un Ogrei jāsāk gūt breika punkti. Savādāk šo spēli viņiem uzvarēt neizdosies. Redzēsim, vai viņi to spēs izdarīt. Atkal veiksmīgs pārmetiens Ogres izpildījumā. Mazliet iespieduši Ventspilnieku savā zonā, bet veiksmīgi tiek nosvingots, tālāk piespēle pa līniju un otrā bleida piespēle pa līniju zonā numur 2 Markusam Vidavam. Spēle ir izcinās līdz 13 punktiem. Tas nozīmē, ka Ventspilī jāgūst vēl tikai 3 uzbrukumi. Bet Ogrei jāgūst vairāki breika punkti, lai izlīdzinātu spēli un pēc tam mēģinātu to uzvarēt. Saspēlē atkal uzsāk Mestere.
Piespēle uz labo malu, bet acīm redzot ir bijis kontakts un disks ir atpakaļ pie metēja. Labi atspēle uz vidu. Meklē turpinājumu, atrod malā mesteri. Un laba piespēle zonā. Teicam nospēlē mesteri, salaužot pusi un iedodot zonā brīvai Kaķei Andrejevai. Tučs veic pārmetienu. Redzēsim, vai šajā aizsardzībā Ogrei izdosies gūt breiku. Disks tiek iegūts jau tuvāk, laukuma vidū pa līniju. Tālāk piespēle zonā un ļoti skaisti mēģināja izvilkt piespēli Ventspilnieks, bet mazliet pietrūka. Ogrei iespēja gūt breika punktu. Redzēsim, vai viņi to realizēs. Mesteri ievada disku. Svings uz labo malu. Meklē turpinājumu, atrod to laukuma vidū. Atspēlē atpakaļ saspēlē. Brīvs spēlētājs ar disku, nav kur steigties. Tālāk piespēle uz līniju un mazliet par asu. Ar disku Sandis Ruķis pie līnijas. Laba piespēle uz vidu. Tālāk svings uz otru malu. Un laukuma vidū ir bijis kāds fols, vai arī spēle tiek apturēta. Spēlētāji to izrunā. Acīm redzot, tas ir nosteigāts. Un spēle tiek atsākta. Ātri spēlē to atpakaļ uz līniju Ruķim. Tālāk pa līniju. Atpakaļ Ruķim. Nosvingo to uz laukuma vidu. Un neprecīzi piespēle un aizsardzību veica Ogrei. Mesteri ar disku, svingo to uz līniju. Piespēle pa līniju un ļoti tuvā spēlē ar kontaktu, tomēr to notver Ogres spēlētājs. Bet, kā redzam, šajā sadursmē mazliet cietuši ir abi spēlētāji. Bet, laikam, nekas nopietns, spēle turpinās. Un punktu gūst Ogre. Kaķa Andrejeva. Un redzam, šis pārmetiens ir neprecīzs. Ventspilnieki izvēlas ņemt briku un uzsākt spēli no laukuma vidus. Spēlē to ievedīs Ruķis. Ventspilnieki izvēlējušies uzbrukumā stāties horizontālajā stakā, bet paņem arī timeoutu.
Tūdaļ spēle atsāksies. Redzēsim, ko Ventspilnieki pēc šī timeouta būs izdomājuši, lai realizētu šo uzbrukumu. Un spēle atsāks, ātri piespēle uz vidu. Tālāk atpakaļ Ruiķim. Ruiķis to dod pa līniju. Un riskanti piespēle lonas vidū un veiksmīgi to tver Ventspilnieki. Pārmetienu veids Ventspilnieki un neprecīzi. Bet Mestere tagad tikai parāda briku. Bet Ventspilnieki to piefiksē, līdz ar to viņai jāsāk no malas. Piespēle pa līniju. Veiksmīgi to tver ogrēnieši. Tālāk piespēle uz laukumu vidu. Trešā piespēle zonā un Ogra veiksmīgi gūst punktu. Iepriekšējā epizodē Paula Mestere pieļāva kļūdu, ka viņa neparādīja briku un paņēma disku rokās, kas nozīmē to, ka viņai ir jāsāk uzbrukums no laukuma malas. Ja viņa būtu parādījusi briku pirms viņa paņem disku, tad viņa varētu sākt no laukuma vidus. Un vēl viens neprecīzs pārmetiens. Šoreiz tiek veiksmīgi parādīts briks un spēle sāksies no brika punkta. Ruiķis ar disku uz laukuma vidu. Piespēle uz malu, lieliski to tver ar vienu roku Ventspilniece. Atspēlē atpakaļ, pacietīgi spēlē Ventspils. Tālāk līnija piespēle uz labo malu. Atspēle uz vidu. Laba saspēle starp saspēles spēlētājiem. Un piespēle zonā, bet mazliet nesaprotās komandas biedri. Līdz ar to Ogrei iespēja gūt break punktu. Disku spēlē ievadīs Mārtiņš Saulīte. Un pēdējā brīdī paspēja to izdarīt. Un ļoti laba ātra piespēle zonā Ogres izpildījumā. Uz brīdi jau likās, ka Ogre tika iespiesta un neizdosies realizēt šo uzbrukumu, bet beigās veiksmīgi tas tika realizēts. Pārmetiens Ogres izpildījumā atkal neprecīzs. Iespējams, spēlētāji jau ir sākuši pagurt, līdz ar to pārmetieni vairs nav tik precīzi kā spēles pirmajā pusē. Ruiķis ievada disku, atspēle uz malu un piespēle zonā Ruiķim, kurš nespēja šoreiz to tvert. Izskatās, ka nav bijis arī neviens fouls, viss ir kārtībā.
vai arī esot, jā, laikam, acīm redzot, fauls bija pie metēja. Spēle turpinās Ventspilnieku uzbrukumā. Piespēle pa līniju Ruiķim, tālāk pa līniju zonā un Ventspilnieki gūst punktu. Ventspilniekiem jāgūst tikai vēl viens punkts, kas nostāda Ogri ļoti nērtā pozīcijā. Viņi nedrīkst kļūdīties, viņiem jārealizē visas savas aizsardzības. Neprecīzi met pārmetienu Ventspilnieki. Mesteri ievedīs disku zonā no brika punkta. Atrod laukuma kreisajā pusē partneri. Tālāk piespēle pa līniju. Maza nesaprašanās, bet viss veiksmīgi. Un laustā otrā piespēle ir mazliet par stipru. Ventspilī iespēja pabeigt šo spēli. Ātri atrod spēlētāju pa līniju. Un piespēle zonā Ruiķim, kurš to veiksmīgi ķer pāri diviem Ogres aizsargiem un uzvaru svin Ventspilnieki.